uzvarējusi Audari. Ja paskatāmies tieši šīs sezonas griezumā, tad vēl portugāļu speciālists Felipe Almeidas. Markos Sīmičs atgriežas sastāvā pēc vairāk nekā mēneša izlaišanas. Iedzīvojas viņš savainojumā iepriekšējā izlašu logā. Jā, un tieši tā arī diezgan gara lazareta šobrīd ir ar traumētiem spēlētājiem. Zoranam Zeļkovičam Taivo atstāšana uz soliņa. Izcili viņš komandas uzbrukumu papildināja, kopumā 14 vārti visos turnīros. Viņam ir tieši pievienojoties Audai, un arī Rīgas sastāvā paspēja tieši kādā no flangiem uzbrukumā. Tikmēr labs tur pieskāriens no Kamarā attīstās arī šis uzbrukums Audai. Rubenis. Tālāk no tāla gaisa. Viņam 5 vārti un 5 rezultīvas piespēles šajā sezonā. Gāja pēc sastāva, bet tieši virsū šoreiz sitiens Petkovičam. 3 no tiem vārtus nesanāca gūt Audai. Šobrīd gan šī bilance daudz pozitīvāk, bet par to vēlāk. Tagad tiek bumba sūtīta sodlaukumā un šoreiz jau Patīčuks savā sodlaukumā vismīgi nospēlē un kas par sitienu. Šoreiz uzdrošinājās no tālākas distances sist Elhačmanē, nedaudz pietrūkt, lai bumba. Savas komandas rindās arī joprojām Zumers ir komandas vārtos jau šodienas mačā pret Jelgavu. Tālāk piespēle Patīčuka virzienā. Patīčuks labi šeit bumbu nometa Dodo. Dodo skrien iekšā arī Leidsmans. Dodo pats uzsit stūrī un trāpā! Dodo! Liepāja vadībā! Izcils tālstiens šoreiz Dodo arī izcili laukuma centrā ar korpusu aizstumu pretnieku un tieši līdz Dodo bumbu dometa Patīčuks, bet 36 gadus vecais Brazīlis gūst savus 4. vārtus šajā sezonā. Un lūk, ko nozīmē pieredzējis spēlētājs, komandas līderis. Svarīgā spēlē tieši viņš izvirza komandu vadībā. Un te tiešām neko pielikt, neko atlikt. Izcils, tiešām precīzs sitiens apakšē. Un kārtējais tagad ir Jānis Grīnbergs. No labās puses raida bumbu soda laukumā. Šoreiz vārtu priekšā Bosančič. Vēl viens sitiens no distances. Ļoti labs sitiens sanāk no attālumā, bet atvaira šo bumbu. Atkal cenšas izdomāt, vai turpināt caur manē, vai arī atkal mainīt virzienu. Liepāja organizēt, aizsargājās diezgan stabila līnija, gan aizsardzības, gan vidus līnijā, bet šoreiz ieskrien un izpilda sitienu tālāk, un tagad gan. Futbolistiem arī jādzer biežāk jāhidrējās, un to varēs darīt arī pārtraukumā, jo tagad komandas sūta pārtraukumā maču galvenais tiesnesis Vitālijs Pesonikovs. Liepāja vadībā 1-0, pateicoties Dodo gūtiem vārtiem. Laikam jāatzīmē, ka nav viņa tā dzimtā, teiksim tā, ērtākā pozīcija. Vairāk tomēr un ērtāk viņš jūtās labāk tieši kādā no uzbrukuma flangiem. Un uzšaut, jo to viņš māk, un parasti tagad no spēles par ripojošo bumbu viņš to dara. Nē, tomēr Tavareš ar kreiso un jālīgs sities, bet garām vārtiem. Bruno Tavareš. Pertija īstenībā arī tieši atminoties vēl kausa pusfinālu, tad tieši Liepājnieku rindās ar individuālām darbībām ik pa laikam spēja izcelties mērķis. Tagad Liepājnieki pēc otrā vārta gūma Iedzījāvs krīt un rāda Pašonikovs uz 11 metru atzīmi. Metru soda sitienu raugāmies, Meļņiks pret viņu, jā, parāja uz citu pusi, Dio un Meļņiks vienkārši liek kāju. Tas ar noteikumu pārkāpumu. Šeit mēs ļoti labi redzam kontaktu. Uzreiz arī Pašonikovs saka, neskrieniet iekšā sodlaukumā pārāk ātri. Un Dodo ieskrienas, Dodo tipina, kā jau tas vienmēr notiek. Sitiens ir un precīzs, ļoti jaudīgs sitiens. Gandrīz augšējā devītniekā 2-0 Dodo un 2-0 Liepāja. Jā, tiešām Dodo ir līderis, ir komandas simbols, un tieši tagad viņš ļoti svarīgā spēlē, kur tiešām laukuma pusēs līnijās ir izmantojis Pertī. Atceros arī spēles, kad ir bijis viņš uzbrukumu smailē. Tagad Zviedris gan paveic varoņu darbu, saīsina. Gara vāra noskatīšanās epizodē ar potenciālo 11 metru sodu sitienu uz Liepājas vārtiem, bet nedeva 11 metrnieku. Tagad meklē iespēju no šaura leņķa. Sitiens netāk piespēle. Tagad gan ir sitiens pa stopu bumbu trāpa. Vai tur Petkovičs arī skartu ar cimdu, to redzēsim atkārtojumā. Liepājas komandas spēlētājs, kurš nopelnīja 11 metru soda sitienu. Bija iespēja pielikt punktu šai spēlē. Tīvāks skats nekā tas izrādījās beigās. Tagad redzam vēl centiens mēģinājums Audai vismaz gūt vārtus šajā spēlē. Nepalikt uz nulītes. Arī pirmo reizi kopš 6. jūlijas sanāk, arī, kad tika piedzīvots pēdējais zaudējums virslīgā.
arī visos pārējos turnīros Auda ir pratusi gūt vārtus. Un šeit arī prot gūt vārtus un arī atgriezt intrigu. Centrējums sitiens ar galvu, uzreiz pagrūstīšanās un atrod savu iespēju Taivo. Kurš tad cits, ja Abdulrahmans Taivo, apaļais 10. vārtu guvums nigērietim virslīgā šajā sezonā, 7. Audas rindās. Nu, jā, it kā jau mēs tā kaut kur ar saviem spriedumiem runājām par liepainieku uzvaru, bet viss nebūs tik vienkārši, nebūs tik gludi. Vēl ir noteikti laiks, lai vismaz... Liepainieki jau skrien iekšā savā sodlaukumā. Iespēle cīņā, Bagdasarjans ar galvu un ar to tas viss arī noslēdzas. Liepāja izcīna savu kvalitatīvāko, labāko, skaļāko uzvaru šajā sezonā pelnīt, pieveicot Audu 2-1.